Ir. Tagad šitā lieta iet visās frontēs. Tikko sākās krīze, uzreiz parādījās visādi tirdziņu un mainīšanās ar mantām vai pakalpojumiem. Tas tagad modē un ir efektīvi. Sākās ar pienu un lauklabumiem, tad visādi amatnieki un zaļie zemnieki, bet arī mūsu ātrumcilts pusē lietas ir sakustējušās, un Pifs jau 3. reizi rīko tirgu motobraucējiem. Šoreiz plašāk nekā jebkad. Jau šonedēļ pa visu ātruma cilts halli. Krāmējot garāžu, izrādījās, ka pilni plaukti ir ar lietotām un jaunām motociklu detaļām. Un tad radās doma, kad vajadzētu tikt no viņām vaļā un dabūt kādreiz izgāzt to piķi pa viņām. Tas būtu tās garāžas sēles, ne? Nu jā, tas tā varētu teikt tāds lietoto motociklu detaļu tirdziņš. Un ar tēmu Oktoberfests, par cik vēl ir oktobrs. Bet tu būtu jau tāds racionāls cilvēks, ka tu viens pats tirgosies, viena paša garāža savās visas pārējos arī kopā, ja? Jā, apzināju savus čaļus, kuriem izrādījās ir tieši tāda pati problēma, pilns garāžas ar visādu veidu motociklu detaļām. Nu, un tad, par cik ideja bija atbalstīt, nolēmu uzrīkot to tirdziņu, kas bija pagājušā gada Ziemassvētkos pirmais bija. Šis tirgus ir iecerēts kā vieta, kur tikties visiem, kas darbojas ar un ap motocikliem. Vienalga, vai tas būtu baiks, čopers vai enduro, tāpat nav nozīmes arī motociklu vecumam. Būs gan jauna maču rezervas daļas, gan arī motocikla restaurētāji ar saviem dzelžiem un ar savām prasmēm. Ne jau katrs zina, kur sarunāt ādas sēdekli vai nohromēt riteņu diskus. Mums noteikti 2 reizes gadā tie mantīkajiem visiem močiem mašīnām tirdziņš, bet tur jau kaut kādi Ļeņina pieminekļi no ordeņa jau sāk tirgoties. Kāda ir tautas tā niša, kurā tu gribētu startēt uz šo tirdziņu? Nē, nu vecs trauks un drēbes nevajadzētu. Tātad šeit ir viss, kas ir motocikliem domāts, tirgus tīri motocikliem, aksesuāriem, viss, kas saistīts ar motocikliem. Nu, drēbes, detaļas. Ķivers, detaļas, paši motocikli. Nu, ja kāds atnesīs slēpes un ieskaidros, ka tās ir skioringa slēpes, aizies. Bet nekas vairāk. Bet nekas vairāk. Būtībā tīra manta, tad viss, kas attiecas močiem, un ja kāds grib tirgot jaunas detaļas? Nav nekāda problēma. Laikam lūk. Vēl būtiska lieta, kas daudzus varētu pārliecināt sestdien atnākt uz Grand Swap, ir zaļā attieksme pret dzīvi. Jo kas vienam vecu lūžņu vai nevajadzīgs detaļas, otram var būt nepieciešamākā lieta dzīvē. Piešķiļam materiālai pasaulē otru elpu, atrodam sev nepieciešamo. Tā kā Pifs aizrāva ar ideju savus draugus, Rojam ienāca prātā, ka nevar cilvēkiem šajā dinamiskajā laikmetā likt gaidīt pusgadu līdz tirdziņam, un tāpēc tika radīta mājaslapa grandswap.com, kurā ar detaļām var mainīties 24 stundas dienā. Tas viss ir pa brīvu, tā kā jebkurš var likt iekšā. Naudas apmaiņa nenotiek starp lapu un to cilvēku, kas grib ievietot kaut ko. Tas jau ir pēc tam paši čaļi, kas tur sarunā, viņi jau tur veic naudas kaut kāds darījums. Šis tirgus ir domāts Baltijas līmenī. Šajā brīdī jau viņi ir 3 lapās – krievu, angļu, latviešu, līdz jaunām gadām palaidīsies vēl lietuviešu un igaunisku. Tā kā tas būs ne tikai, ka tur paskaties, kas notiekās tur Rīgas tirgu, bet kas notiekās arī Baltijā un tas viss vienā vietā, un arī valodas mums ir tā sakārta. Piemēram, lietuvieši būs grandasvapas.com vai paliks tāpatās? Nē, nu tāpēc viņš arī drusiņi, tas nosaukums arī tik izvēlēts, tas kom, jo, lai tur nebūtu kaut kāda pārpratuma, lai Lietuvā nebūtu grandasvapas un tur igauņu puišiem vēl kāds. Drusiņi kaut kāds lēnāks, kaut kāds tas pasākums tāpat. Tāpēc ir arī tāds starptautiskāks nosaukums un viens visur, bet sakārtots, smuku un kārtojam, turpinam. Ir rudens īstais laiks iztīrīt garāžu un savā kaut ko jaunu? Absolūti, bet atkal, tas ir domāts 365 dienas, 24 stundas diennaktī. Bet ir viens mīnus. Internetā dzelzi nepataustīs. Tāpēc tirdziņš. Šis tirgus nav domāts tā, ka tie, kam ir, mainās savā starpā. Būs pārdevēji un būs pircēji. Pārdevēji savu pieteikumu var laicīgi atstāt mājaslapā grandswap.com, bet pircēji un ziņkārīgie vienkārši nāk šo sestdienu no 9 rītā līdz pēcpusdienai uz ātruma cilts halli un satiek savējos. Tie, kas vēlas ierasties ar saviem dzelžiem vai amatu prasmēm, jāpiesakās iepriekš, jo kurš pirmais brauc, tam labāka vieta, kā saka latviešu sakāmārts.